Saruna uz ielas. Tantiņ, vai jūs nepateiktu, kā lai es visātrāk nokļūstu slimnīcā? Nosauc mani vēlreiz par tantiņu. Velns viņu zina, kas šeit notiek. Es 2 stundas stāvu un nevienu tramvaju. Jūs šeit gaidāt tramvaju? Bet te jau vēl nemaz nav sliežu. Ak, Dievs! Vēl nav pat sliežu! Nu, cikos tad es tikšu mājās? Agrā rītā kāds vīrs ar vienu pašu aci saticis kuprīti un prasījis. Ko tad tu tik agri ar savu pauni jau kājās? Kuprītis paskatījies un atbildējis. Jā, nu agrs jau laikam ir gan, jo tev viens slēģis arī vēl ciet. Kāds garāmgājējs jautā automobīlistam. Kāpēc jūs visu laiku riņķojat te ap slimnīcu? Redziet, šodien es pirmo reizi esmu apsēdies pie automašīnas stūras. Ko teica tēvs, kad uzzināja, ka esi sasitis viņa automašīnu? Vai spēcīgos vārdus izlaist? Nu, protams, viņš neteica neko. Kādu zārku kungs vēlas, metāla vai koka? Nu, kuri tad tie labākie? Metāli ir stiprāki, bet es ieteiktu koka, jo tie ir veselīgāki. Intūrista viesnīcā izceļas ugunsgrēks. Visi kliedz, ūdeni, ūdeni! Kāda numura logā parādās melnīksnējs vīrietis un arī sauc: bet uz 30. numuru šampanieti! Garderobē vīrietis galanti uzrunā dāmu. Vai atļausit jums palīdzēt uzvilkt kažoku? Labprāt, es tikai baidos, jums var iznākt nepatikšanas. Nepatikšanas? Kāpēc? Tāpēc, ka šis kažoks nav mans. Lords saka savam sulēnim: Smit, atnesiet tālskati, man jābrauc uz bērēm. Nu, kādēļ jums bērēs vajadzīgs tālskatis? Nomirs mans tāls radinieks. Veca tantīte vēlā vakar stundā, kādā klusā ieliņā nelabā balsī kliedz: man izvaroja policiju! Atskrien policija. Kur? Kas jūs izvaroja? Pirms 60 gadiem, atbild tantīte. Nu, ko tad jūs tagad kliedzat, brīnās policisti? Ai, es atceros, cik tas bija patīkami! Kāda veca sieviņa, kas neprot ne lasīt, ne rakstīt, vienmēr, kad saņem pensiju, pavelk apakšā krustiņu. Bet kādu reizi pēkšņi viņa uzvelk apakšā riņķīti. Kas par lietu, mammiņ? Izbrīnējies jautā kasieris. Kāpēc jūs pēkšņi parakstāties ar riņķīti? Redzi, dēliņ, smaidīgi atbild večiņa. Tagad esmu apprecējusies, un man ir cits uzvārds. Haim, kur tu vakar biji, ka nebija mājā? Abram, es biju karnevālā. Nevar būt, Haim. Jā, un es biju maskā. Kādā maskā, Haim? Kādā maskā tu biji? Es biju zaļais sieriņš. Tata joki. Un ko tu darīji? Stāvēju sturi un smirdēju. Labrenča tirgū policists ķēris čigānu, kas izkrāpa saimniekam jēra ciskumu, skaļi saucis: Stāvī, stāvī! Čigāns palaidis slaidāku riksi un pār plecu atcirtis:
Stāv tu pats, tev neviens neķer! Čigāns ieiet zivju veikalā un grib nopirkt siļķes. Pārdevēji jautā: kuras siļķes jūs vēlaties? Tās vadošās, atbild Čigāns. Kuras tad tās ir? Kā, jūs nezināt? Tās treknās bez galvām. Čigāna bērni vakarā pārnāk mājās nošmulējušies līdz nepazīšanai. Čigāns prasa sievai: ko darīsim? Mazgāsim šos pašus vai taisīsim jaunus? Kādu čigānu konvoju apsardzībā ved pa ielu. Pretī nāk otrs čigāns un jautā: ei, kaimiņ, kur tu dodies? Vai neredzi, uz medībām. Un kur tad tavs ierocis? Rauj tur aiz muguras, nes! Psihiatriskās slimnīcas dārzā pastaigājas 4 slimnieki. Dievs mani atsūtīja uz zemi, lai es ieviestu kārtību, saka pirmais slimnieks. Nav tiesa, otrais viņu pārtrauc. Dievs mani sūtīja uz zemi. Jūs abi esat blēži, iesaucas trešais. Es esmu Dieva sūtnis. Nesaprotu, par ko jūs strīdaties, mierīgi saka ceturtais. Es nevienu neesmu sūtījis uz zemi. Sieviete nakts laikā iet garām kapsētai un pēkšņi ierauga kādu gājēju. Atvainojiet, viņa saka, vai nedrīkstu iet kopā ar jums, man vienai bail. Protams, cienītā, sirsnīgi pateicos, vai tiešām jums nav bail naktī staigāt pa šīm vietām? Vairs nē. Kad biju dzīvs, tad gan baidījos. Es domāju, ka cilvēkiem vajadzētu vairāk staigāt basām kājām. Tas ir ļoti veselīgi. Jā, gluži manas domas. Personīgi man, piemēram, vienmēr, kad pamostos ar apautām kājām, šausmīgi sāp galva. Ārstam okulistam viņa kolēģi jubilejā uzdāvina kristāla aci. Ārsts, paņemdams dāvanu, sirsnīgi nosmejas. Es iedomājos, ko pēc nedēļas jubilejā uzdāvinās manam kolēģim ginekologam. Mans tēvs vienmēr apgalvo, ka patīkamāk ir dot nekā saņemt. Tavs tēvs ir mācītājs. Nē, bokseris. Pēc sacīkstēm hipodromā treneris jautā žokejam: nu vai tu tuvojoties finišam nevarēji mazliet ātrāk? Varēju, bet, atklāt sakot, būtu muļķīgi atstāt zirgu aiz muguras vienu pašu. Man ir tik daudz darba, ka es to ņemu līdzi uz mājām. Es gan to nevaru. Kas tad jūs esat? Kapracis. Kā jums ienāca prātā kapos nozagt velosipēdu? Es nolēmu, ka īpašnieks jau nomiris. Kā jūs domājat, kāpēc manā dārzā vienmēr ir svaigs un tīrs gaiss? Nu, droši vien tāpēc, ka nekad nevarat vaļā savas mājas logu. Jūs sacījāt, ka izīrējamā istaba būs ļoti klusa, bet es tieši pretī redzu fabriku. Ak, ko jūs? Tā ir Filca rīta kurpju fabrika. Vakar man bija panākumi, jā, es biju uz baletu. Nu, un es sēdēju 3. rindā, un balerīna cēlās uz pirkstgaliem, lai mani redzētu.
Smits brokastodams šķirsta avīzi. Pēkšņi samulst. Laikrakstā nopublicēts paziņojums par viņa nāvi. Smits tūliņ piezvana savam draugam. Halo, Džon, vai tu lasīji avīzē ziņojumu par manu nāvi? Jā, atbild Džons. Starp citu, no kurienes tu runā? Mūsu kaimiņš liekas nepavisam nav sajūsmināts par to, ka tu Jurītim dzimšanas dienā uzdāvināji bungas. Un kāpēc tev tā šķiet? Tāpēc, ka viņš Jurītim uzdāvināja nazi un apjautājās, vai viņš nezinot, kas bungās iekšā. Izdzirdējis iepriekšējā naktī skaļu riešanu blakus mājā, kaimiņš no rīta apvaicājis. Vai jūs esat iegādājušies suni? Tak nē jau, ar suni ir pārāk liela noņemšanās. Ja naktī dzirdam kādu aizdomīgu troksni, mēs rejam paši. Pagājušo nakti dzirdēju jūsu suni kaucam. Ja tas atkārtosies 3 naktis pēc kārtas, tā būs droša zīme, ka vienam jāmirst. Vai tiešām? Un kā jūs domājat, kas mirs? Jūsu suns! Reiz viens laucinieks, pārbraucis no ārzemēm, stāsta kaimiņam. Ir gan tajās ārzemņu viesnīcās jauki, kā pogu piespiež tā skuķis klāt. Nu, vai tad tu to pogu nevarēji šurp atvest? Mazgabarīta dzīvoklītī dzīvojošais vecpuisis dzird, kā aiz sienas otrā dzīvoklī maiga vīrieša balss atkārto ik pa brīdim. Kam tā mazā pakaļiņa? Vecpuisis ciešas kādu laiku, tad beidzot daudz ar kulaku pa sienu saugdams. Vai tu beidzot noskaidroji, kam tā dirsa pieder vai nē? Aizdedzini lampu un apskaties! Vai tu zini, kāda ir starpība starp ziloni un blusu? Zilonim var būt blusas, bet blusai ziloņi nē. Uz ledus pie āliņģiem sēž 2 žibulētāji. Viens saka: vai tu zini, kāpēc zivis nerunā? Nē. Tad iebāz galvu ūdenī un pamēģina runāt. Zilonis soļo pa skudru pūžni. Tās sadumpojas un sāk cīņu. Viena skudra nokļūst zilonim uz paša kakla, pārējās to skubina. Hugo, nožmiedz viņu! Pa mežu lielā ātrumā skrien zaķis, tam pretī garās lācis. Zaķi, kur tu tā skrien? Lielas nepatikšanas, pagājušā naktī izvarota ziloniene un tagad meklē rokā visus, kam tās mantas smagākas par 2 kilogramiem. Bet zaķi, kāpēc tad tev jābēg? Jā, bet vispirms jau nogriezīs un tad tikai svērs. Apmācībās policijas bataljona instruktors komandē. Soļos, marš! Apkārt griezties, uz labu, uz kreiso! Viens no jaunajiem iziet no ierindas un apsēžas. Instruktors dusmojas. Kur tad jūs? Es pagaidīšu, kamēr jūs izlēmsiet, uz kuru pusi jāgriežas. Armēņu radio tiek uzdots jautājums. Vai tā ir taisnība, ka burkāni laulātajiem labi palīdz pret vīra impotenci? Atbilde. Banāns vēl labāk. Armēņu radio tiek uzdots jautājums. Vai sieviešu kapronu biksītes var gludināt ar gludekli?
Atbilde: var, bet labāk ar roku. Apsūdzētais: vai jums ir alibi? Lai atbildētu uz šo jautājumu, man ir jāpadomā, saka padzīvojis vīrietis. Labi, vai 4 gadi priekš apdomāšanas jums pietiks? Kur tu gribētu nokļūt? Debesīs vai ellē, jautā draudzene. Grūti atbildēt, saka otra. No klimata viedokļa paradīze būtu izdevīgāka, bet ellē interesantāka sabiedrība. Cietumsargs ieslodzītajam. Interesanti, par ko jūs ietupināja? Par ne par ko. Nu kā tā? Es ielauzos dzīvoklī, kurā nebija ko zakt. Uz staciju vakarā pavēlu caur mežu steidzas sieviete. Viņa pēkšņi dzird aiz muguras soļi, paskatās, vīrietis steidzas viņai pakaļ. Viņa sāk iet ātrāk, vīrietis arī, viņa beidzot metas skriet, viņš arī skrien, abi divi sieviete jūt, ka nekur neaizbēgs, apstājas un saka: varojiet, tikai dzīvu atstājiet. Vīrietis paskatās pulkstenī un saka: cienītā, es labprāt, bet man vilciens aiziet. Kāds ir jūsu ieskats attiecībā uz vīnu, sievietēm un dziesmām? Ļoti vienkārši. Kad mana sieva sāk dziedāt, es eju dzert. Ticiet man, darbs man labākā atpūta. Lūkā, tad tādēļ jūs tik maz atpūšaties. Brāļa istabā ienāk māsa tieši tajā brīdī, kad tas ietērpies frakā, apbrīno sevi spoguļu priekšā. Uz kurien tu, Pēter, ies frakā? Es iešu uz Figaro kāzām. Tik sliktā laikā. Nu vai nebūtu labāk aizsūtīt apsveikumu telegrammu? Mazais Indriķītis uzmanīgi aplūko savu tēvu. Izbrīnā viņš ierauga pirmos sirmos matus savu tēvu galvā. Pēkšņi viņš saka: Papu, man šķiet, ka tu jau sāc pelēt. Cik ļoti aizdomīgs jūs esat. Jūs katru mirkli griežaties apkārt un skatāties uz drēbļu pakaramo. Vai tad jūs domājat, ka kāds paņems jūsu mēteli? Nezinu, bet jūsu mētelis pazuda jau pirms pusstundas. Frizieris. Vai jūs lietojat kādu matu audzēšanas līdzekli? Klients. Nē, tie man ir izkrituši dabīgā ceļā. Dodiet man sēru lenti. Platu vai šauru? Vai tad sērām ir kāda starpība? Nu, saprotams, atkarībā no tā, kas jums mīris. Tad dodiet man vienkārši melnu aukliņu. Man mirusi sievas māte. Sastopas 2 profesori. Atvainojiet, kolēģi. Vai jūs pagājušajā gadā nomirāt, jeb vai jūsu brālis? Droši vien es, jo mans brālis ir sveiks un vesels.